Mūsdienu mākslas festivāls Liepājas mākslas fórums no 29. septembra līdz 1. oktobrim jau 9. reizi sniegs iespēju kultūrmīļiem piedzīvot iespaidiem bagātus laikmetīgās mūzikas, mākslas un dejas svētkus. Šogad festivālam dots vienojošs moto "Visi putni skaisti dzied", apzīmējot programmas daudzveidību un krāsainību, ko 4 dažādās pilsētas vietās ierādīs mākslinieki no Skotijas, Latvijas, ASV, Norvēģijas un Spānijas. Festivālu atklāsim šogad ar skotu ģitāras virtuoza Šona Šībes koncertu. Šons Šībe ir viens no savas paaudzes tādiem daudzpusīgākajiem, talantīgākajiem ģitāristiem, kurš arī iegūst starptautisku atzinību un atpazīstamību, un ar saviem 2 albumiem iegūst Grammy balvu. Viņš vienlīdz labi orientējās gan senās mūzikas repertuārā, gan mūsdienu kompozīciju darbos, un arī pie mums viņš atvedīs brīnišķīgu programmu, kur viņš kombinē divas šīs pasaules, gan seno mūziku, gan laikmetīgo, iekļaujot savā programmā gan Johana Sebastiana Bacha, gan Hildegardas von Bingenes darbus, kā arī amerikāņu dižgaru Steva Reicha, Julias Wolfas, kā arī francūžā Olivier Messiāna, Sofijas Gubaidu un citus skaņdarbus. Un jāsaka, ka Stīvs Raiks par savu slaveno darbu Counterpoint arī ir ļoti uzteicis Šonu Šībi, sakot, ka šī mākslinieka interpretācija šim darbam ir viņa vislabāk dzirdētākais skatījums. Viņš pie mums atvedīs programmu, kas ir nosaukta neparasti Out There, kur varēsim arī veldzēties viņa ļoti pārdomātajās, muzikālajās, veidotajās programmās. Šons Šībi pie mums spēlēs gan akustisko ģitāru, gan elektrisko. Vēl piektdien iecerēta Annas Priedoles izstādes Piena dienas grāmatas Demence statistikā un stāstos atklāšana, kā arī vakarā Liepājas mākslas fóruma atklāšanas ballīte. Visi 3 minētie pasākumi notiks koncertzālē Lielais Dzintars. Sestdienas vakarā, 30. septembrī, 6:00 pie mums koncertzālē, Lielajā zālē, gaidām viesus no tālas zemes, no Amerikas Savienotajām valstīm, un tas ir vokālais ansambls, pasaules slavenais vokālais ansambls Room Full of Teeth, mute pilna zobiem. Šis ir ansambls, kas arī specializējās uz tādu vokālo tehniku izpēti, un koncertos arī dzirdam, varētu teikt, tādas dažādas vokālās tehnikas, gan operas dziedājumu, gan tādu etnisko, gan džēzu, gan popmūzikas elementus tieši tajā balss izmantojumā, un tā ir viņu arī tāda specialitāte. Šis ansambls dibināts ir 2009. gadā, tie ir 12 dziedātāji, arī ieguvuši Grammy balvu, un kas ir interesants, ka tieši šīs Grammy balvas autore, skaņdarba autore ir arī viena no šī ansambļa dibinātājiem un dziedātājām, ko mēs arī varēsim sveikt šajā koncertā. Vēl sestdien klubā Kursa Zvejnieku alejā 11 paredzēta dejas izrādes Satikt Ieva Kriš. Savukārt klubā Fontēna Palace Dzirnavu ielā 4 spāņu naktsklubs Avangarda Flamenco. Festivāla noslēdzošo dienu svētdienu ievadīs bērnu auditorijai adresētas aktivitātes. 2 cirka burju mežā izrādes un cirka meistarklases, kas pieredzējušā norvēģu žongliera Juliāna Sētera vadībā notiks Lielā Dzintara kamerzālē. Festivālu noslēgsim ar Kristas Burāns un viņas komandas veidoto īpašvietas iekļaujošo izrādi Visi putni skaisti dzied, kas notiks Jūrmalas parkā pie Vēja mātes. Un tā ir izrāde, kas runā par dabas, kultūras un cilvēku attiecībām. Un šī būs tāda līdziesaistes izrāde, kur arī publika varēs iesaistīties, bet nebaidieties, tas būs kaut kas ļoti vienkāršs un vienkārši tāds kopības sajūtas patīkama pieredze. Jā, tas būs tāds piedzīvojums, pastaiga, runājot par dabu, par kultūru un kā mēs viens otru ietekmējam.